atbildēt uz šo jautājumu, vai Latvijā ir vilnas demokrātija vai nav. Būtībā jau demokrātijas tulkojums nozīmē tautvaldību. Demos tauta, kratos vara, burtiskais tulkojums. Tas ir tas, kas mums ir Satversmes 2. pantā, ka tauta ir suverēnās varas avots. Un jautājums ir tikai par to, kā un cik reāli tauta realizē šo suverēno varu. Vai viņai ir līdztiesības piedalīties šajos procesos? Politiķi saka, lūdzu, ejiet vēliet Saeimu, balsojiet referendumā un pēc tam stāviet pie ratiem. Ko ievēlējāt, to arī dabūjāt. Un pateicoties tikai tam faktiski, ka mēs bieži vien, Liepiņa kungs, diemžēl nedzirdēju visu, ko viņš jums teica, faktiski ir tā, ka mēs ejam pie vēlēšanu urnām un tad vienkārši tā, tas ir dzirdēts, tas ir rādījies televīzijas ekrānā vai skanējis balss pa radio, vai, teiksim, masmēdijās kaut kur parādījies ir, un mēs īslāgā neatceramies, vai viņš zaga, vai viņam nozaga, bet uzvārds ir iespiedies atmiņā. Un uz priekšu, un tad mēs liekam plusiņu klāt, un absolūti nemazam nevērtējam, ko tā galā tā konkrētā partija vai partija apvienība mums piedāvā. Šeit jau izskanēja jautājums saistībā ar to, ko mēs ievēlējam. Vai varam atsaukt vai nē. Es gribētu papildināt un atbildēt uz šo jautājumu arī vispirms. Lietas būtība ir tāda, ka demokrātiskā tiesiskā valstī vēlēšanās nav imperatīvā mandāta. Demokrātiskā valstī. Es varu atgādināt tikai padomu laikus, kad Latvijas PSR laikā bija viens gadījums, kad vienu pašvaldības deputātu atsauca. Tas bija Juris Vidiņš, Rēzeknes bijušais galvenais ārsts slimnīcas, ka viņš iesaistījās Latvijas neatkarībās kustības Helsinku, tad ātri vien savāc parakstus, izmet no partijas ārā, no amatiem un tā tālāk. Vienīgais. Atmodas sākumā, cik paraksts netika savākti, lai atsauktu Augustu Osu no Savienības. Tur vajadzēja procedūru ievērot. Viņam ir jāatbrauc, jāatbild uz jautājumiem, bet es nebraucu. Un miers un Dievs. Šodien Eiropā Ukraina mēģināja ieviest imperatīvo mandātu, kas viņam neizdevās. Jo būtībā tā ir vēlētāja izvēle, un faktiski tas nozīmē to ievēlēji, tad lūdzu nākošās vēlēšanās atceraties to un nebalsojiet vairāk par viņu, varbūt tas arī par to politisko spēku. Un man, teiksim, arī kā jautājums ir par šīm partijām. Ko tā partijas dara? Partijas būtībā līdz pastāvēja šis lokomotīvs princips, redzamas personas, vai tas ir kultūras darbinieks, vai tas ir sportists. Viņš iet kā karoks, jo viņus pazīst. Tā tad attiecīgi ņems un nobalsos par to sarakstu. Tas, ka kaut ko tur iztvītros kādu ārā, tas jau nedod nekādu reakciju. Jo būtībā par partiju nobalsots. Un to tikai partiju vajag. Kāda jēga, teiksim, šodien ir bijušiem pasaules čempionam, vicečempionam, svarcelšanā Šerbatikam? Ko viņš dod? Ko dod, teiksim, arī virkni citu redzamu, tā skaitā kultūras darbinieku? Ļoti atpazīstam. Viņš ir kādreiz Raimonds Pauls, teiksim, kāpis tribīnē, kaut ko aizstāvējis.
Es nezinu. Ot, redzēt, te jau tā lieta ir, kādas ir mūsu arī šī gadījumā politiskās partijas. Ja mums ir reģistrēts vairāk kā 50 šīs politiskās partijas, mums faktiski ir tā, ka, diemžēl, pēc neatkarības atjaunošanas, kad sākās šis process, partiju veidošanās, tad būtībā katrs grib būt pirmais puisis savā ciemā un dibina savus kabatas partijas. Šeit atbildot uz jautājumu, Liepiņkungs teica, ka ir šīs apvienības un tā tālāk, kuras nav izjukušas. Faktiski jau šīs apvienības kāpēc veidojas? Tāpēc, ka ir 5% barjera. Zemnieku savienība viena nespēja to pārvarēt, apvienojās ar Zaļo partiju un Ventspils. Zemnieku savienība uz 6. Saimu nesaņem nevienu mandātu. Nevienu. Ja? Tur tā lieta. Un tikai pēc tam jau, kas saka, apvienojoties atkal, Latvijas ceļš pazaudēja savu statusu, apvienojās ar pirmo partiju, atkal atguva mandāts. Būtībā arī tie procesi, kas tagad notiek. Un šādā aspektā ir jautājums. Vai tas ir pareizi vai slikti? No vienas puses labi, kad notiek konsolidācija. Bet, ja, teiksim, tās apvienības ir tikai tāpēc, lai varētu pārvarēt 5% barjeru, un pēc tam, kā fabulā, katrs velk uz savu pusi, ir kāda loģika? Nav. Šādā aspektā ir virkne Eiropas valstu, teiksim, Slovākija, arī Polija, kur, ja ir viena partija, tad ir, teiksim, 4 vai 5% barjera, divas jau ir 7% barjera, ja ir vairāk, līdz pat 10% barjera. Tas nozīmē to, ka, lai nemānītu vēlētājus, un lai partijas tik tiešām arī domātu par apvienību veidošanu un par konsolidēšanos. Savādāk jau mums ir tas pats, kad ir 10 partijas, formāli, teiksim, it kā ir šīs apvienības, ir attiecīgi frakcijas Saeimā, ir valdošā koalīcija un opozīcija esošā, būtība paliek tāda pati. Kad arī, lūk, šīs apvienības ietvaros atkal katrs velk uz savu pusi, kompromisu atrast praktiski ir ļoti sarežģīti, ļoti grūti. Bet, manuprāt, tomēr tas viss ir atkarīgs no pašiem vēlētājiem. Ja? Kā mēs to darīsim? Tas, ka, teiksim, ir atsevišķi piemēri, kad vēlētāji ar šiem plusiem, mīnusiem ir izsvītrojuši, un ka kādas redzamas personas nav saņēmuši kārtējo reizi deputātu mandātu. Jā, tas ir, bet tas ir, man liekas, izņēmums no vispārējās prakses. Problēma šādā aspektā ir arī, kā ir ar šo partiju finansējumu. Būtībā partijas tagad balstās uz to, ka viņi piesaista. Bet kas maksā, tas pasūta muziku. Mums ir oficiāli reģistrēts kaut kur lobisms, kā Amerikas un to valstu kongresā. Nav, mums ir būtībā aizkulišu, kas ir ieguldījuši līdzekļu vienā vai otrā partijas projektā, vai, teiksim, arī pati partija tiek veidot kā nevis politisks projekts, bet kā biznesa, ja politbiznesa projekts. Un nelēm jau ir tā, ka daudzos gadījumos tie, kur tiek ierakstīti kandidātu sarakstos, vai kur arī piesaista, faktiski uzreiz jau domā par to, kas man par to būs. Kādus amats es varēšu ieņemt.